Ok, nu tad turpinām mūsu stāstu par kokteļiem. Turpinām tieši ar karstajiem dzērieniem. Un gatavosim Irish Coffee kokteili, jeb īru kafiju. Savā Irish Coffee es izmantošu Kilbegana īru viskiju. Viskijs ir 250 gadu vēsturi, Borghetti espresso kafijas liķēri, cukurniedru sīrupu un pa virsu būs saldā krējuma kārtiņa, kas mīsēs ar kafiju. Tātad, pagatavojot īru kafiju, mēs izmantojam pasniegšanas trauku, kurā tad arī gatavojam tas speciālais īru kafijas glāze. Viņai gan nav osīta, bet kur pamatnītē ir tāda plakne, kur ir ļoti ērti turēt, neapdezinot rokas. Tātad uzsildam pirms pasniegšanas glāzi ar karstu ūdeni. Un tagad saliejam visas sastāvdaļas, kas mums būs nepieciešams īru kafijai. Ņemam Kilbegana Irish viskiju, 40 ml. Pievienojam nedaudz espresso Borghetti liķieri. Tas ir ļoti aromātisks kafijas liķieris, kas sniegs mūsu īru kafijai unikālu garšu. Saldināsim kafiju ar 10 ml cukurniedru sīrupa no Monina. Ok. Un pa virsu mēs uzliesim parastu kafiju, ko mēs esam pagatavojuši kafijas presē, jo kafijas aparāts ne visiem ir pieejams. Tā kā aromātiski, garšīgi, karsta kafija. Okay. Šo te visu mums nepieciešams apmaisīt, lai visas sastāvdaļas ar kafiju sajaucās. Es savā kafijā izmantoju cukurniedru sīrupu kā saldinātāju, jo tas izšķīst ātrāk nekā parastais cukurs un ir gatavs dzeršanai. Parastais cukurs varbūt nevienmēr izšķīst tik labi un bišķiņ nosēžās šeit. Atkal dzēriens ir ideāli salds. Nu ko, kā pēdējais mums ir jāpievieno saldais krējums. Tam es izmantošu nedaudz ledu un šeikeri. Jo saldo krējumu mums vajag sakult. Pievienojam nedaudz saldā krējumu, jā, tā būs gana labi. Un ņemsim tagad šeikeri un kratīsim. Labi. Un pārliejam mūsu īru kafiju ar sakultu saldo krējumu. Izmantojam bāru karotīti. Un lejam smuki tā, lai kārtiņas nesajaucās. Bieza putu kārtiņa. Šādi. Nu ko, lūdzu, Kilbegana Irish Coffee.